Šajā vidzemziņu raidījumā skatieties. Kopā ar valsts policijas darbiniekiem devāmies reidā uz tā dāvēto legālo narkotiku vietu Valmierā. Krimuldas novadā zemnieki apkurē izmanto pašu audzēto mieža brāli. Spēkā stājušies ministru kabineta noteikumi par meža dzīvnieku barotavu izvietošanu. Tā dēvētais legālo narkotiku biznesa aizvien sagādā rūpes gan policijas darbiniekiem, gan arī cilvēkiem, kas dzīvo blakus šīm bodītēm. Lai kaut nedaudz ierobežotu šo rūpalu, policijas darbinieki Valmierā legālo narkotiku tirdzniecības vietu apmeklē regulāri. Policijas ierašanās bodītes pārdevējai nav nekāds pārsteigums, un viņa jau zina, kā šādā situācijā rīkoties. Tirgošanā ir izlikti 10 maisiņi ar augu maisījumu, kas it kā paredzēts dvēseles harmonizēšanai. Leti ir tāda, kāda ir pēc vairākām reizēm, kad izstāstījām pārdevējai, kur ir uz to brīdi šeit, kad nav izliktas ir pret tukši maisiņam bez iepakojuma ar cenām. Un tad ir tikai 2 cenas, Alis, ja? Jā. 2. Un šeit kastītē tā tad ir iepakojumi bez cenu zīmēm. Tirdzniecībā esošo preci policijas darbinieki izņem, lai eksperti pārbaudītu, vai tajā nav kādas neatļautas narkotiskās vielas. Ties gan pārdevēji par tirgoto preci maz ko zina pastāstīt. Meitene nespēja atbildēt arī uz jautājumu, kā augu maisījumu pareizi lietot. Aromātiskās lampas, vairāk. Šeit ūdens pīps tīrīšanai, bet viņš jau... Mēs jau lietošana ir tā pati, bet nav ūdens. Jo šeit tā lietošana nav teiksim, atšifrēt, kā viņu lieto. Un tas arī nav rakstīts šeit, kā mēs minējām, ka tas nav ūdens pīps tīrīšanai līdzeklis, bet šis ir unikālo, kā tu pati teici, dvēseles harmonizācijai un tā tālāk. Tirgošanā pieejam arī cigarešu filtri un speciāls papīrs to uztīšanai. Pie durvīm izlikta lapa vēsta, ka tirgošanās šeit notiek no 11. rītā līdz 10. vakarā. Pārdevēji gan uzsver, ka policijas biežie reidi traucējot biznesam un klienti esot kļuvis mazāk. Pareizāk vienkārši laika veikaltais ciet, tādēļ es domāju, ka viņš vēl pat nav vaļā. Mājas iedzīvotāji gan apgalvo, ka klientu šai bodītē netrūkstot, jo pavisam drīz pēc policijas viesošanās tirgošanās atsākoties no jauna. To vislabāk var redzēt, ja šis veikaliņš ar nokavēšanos tiek atvērts, tad no rīta jau pulcējas lielie bari, kas šeit ir tie apmeklētāji čigāni, jaunieši 11 gados. Un tad ir izpalīgi, kas vecākie ieiet iekšā, nopērk šo produktu. Un tad tepat pie baznīcas sētas tiek uzpīpēts, miera pīpa, kā saka, laist uz riņķi. Pēc tam jauniešu uzvedība kļūstot neadekvāta. Tepat uz trotuāra saņimst, bija spiest izsaukt ātrā palīdzību, no kuras tas pircējs pīpmanis atteicās ātrā palīdzībā. Pagāja 2-3 dienas, atkal tas pats jauneklis. Tika aizvilkts tur uz kaimiņu māju uz soliņa, noguldīts. Atkal ieradās policija, tad aizveda viņu. Valsts policijas darbinieki uzsver, ka likuma robežās dara visu iespējamo. Izņemtā prece jau vairāk kārt nosūtīta uz ekspertīzi, tomēr pagaidām aizliegtas narkotiskās vielas tajā nav atrastas. Jābūt konkrētām likumā pieņemtām normām, un kāds viņas uz doto brīdi ir, tā mēs kā valsts policijas darbinieki ejam un daram. Bet konkrēti strādājot nepilngadīgo jomā ir tā, ka jaunieši padalās ar tām domām, ar tām idejām par to, kā tad ir, ko tu jūti. Tad ir tā, ka ir šīs halucinācijas, ir, teiksim, kā jaunieši min, mēs varam pasmieties viens par otru, jo tas ir jautri. Es uzskatu, ka šīs vielas atstāja ļoti sliktu iespaidu uz veselību. Sarunā ar policiju kāds jaunietis atzina, ka tirgotie augu maisījumi ļoti ātri radot atkarību. Tāpēc, lai skaidrotu vielu kaitīgo ietekmi uz veselību, policijas darbinieki regulāri dodas arī uz mācību iestādēm. Jaunieši gan zinoši un mēs preventīvi strādājam gan skolās, ar skolām un sociālie pedagogi, jo tad sabiedrībā šī ir tāda aktuāla lieta. Bet, acīm redzot, tas neattur.
Policijas darbinieki arī aicina vecākus pievērst uzmanību tam, kā ikdienā uzvedas bērni, jo nereti tā dēvētās legālās narkotikas jauniešu vidū izplata pilngadīgas personas. Ja vecāki savu bērnu uzvedībā ir pamanījuši kādas izmaiņas, tad ir iespējams doties uz Vidzemes slimnīcu, lai pārbaudītu, vai viņš nav lietojis kādas narkotiskās vielas. Gada augstākās dienas izturēja godam, tā par savu jauno apkures sistēmu saka Krimuldas novada Lēdurgas pagasta Ozoliņa saimniecības zemnieki, kas šogad pirmo sezonu kā kurināmo izmanto pašu audzēto lauksaimniecības kultūru mieža brāli. Iegādāts apkures katls, kuru atliek nebiežāk kā pāris reizes dienā ievietot pa mieža brāļa rullim un ir silti gan dzīvojamās mājās, gan visās saimniecības ēkās. Mums bija minus 22 grādi un katls un viss siltums bija ļoti labs. Apkura strādāja un pa daudz vēl bija, pa siltu. Vienkārši biežāk nācās laikam papildināt? Jā, biežāk nācās papildināt. Tā mēs siltākās dienās kurinājām apmēram rulli dienā, bet tagad augstākās 2 rullis dienā apmēram aiziet mums apkurināt tas materiāls. Saimniecībā mieža brāli audzē 30 hektārus lielā platībā. Tā novākšanai nekāda speciāla tehnika nav nepieciešama, pietiek ar to, kas jau ir saimniecības rīcībā, lai nokultu sēklas, pēc tam savākt rūļos biomasu. Saimniecībā stāsta, ka mieža brālis ir mazprasīga kultūra. Ieliek purvā, it kā teorētiski vajadzētu vēl piebarot, bet mums puri diezgan bagāti ar barības vielām, tad mēs arī nepiebarojam. Izaug kaut kur 1,80 m līdz 2 metru augsts. Tad sausna ir liela, sausna no 8 līdz 10 tonu no hektāra sausna nāk ārā. Un tad praktiski tos 30 hektārus, ko mēs esam iesējuši, to mēs nevaram nokurināt. Tad viņi mums jāpārdod vai nu biogāzei, vai lopaudzētājiem vienalga, bet raži liela. Ap zemnieki smēja, ka nokurināmais sagatavots tiešām ilgam laikam, jo nav jau bijis pieredzes, cik vajadzēs. Pēc tam pagājusī vasara bijusi tiešām labvēlīga mieža brāļa augšanai, bijis sauss un purvainajā augstnē nav bijis arī problēma to nopļaut. Mēs jau no sākuma arī nezinājām, cik mums tā paši, cik tas kurinājumais būs vajadzīgs, un tad mēs savācām krietni pa daudz, tad vēl vairākām dienām sanāk. Un tad skatīsimies, realizēsim to pārpalikumu lopsaimniecībām. Ja tā var glabāt arī no gada uz gadu, ja vajag? Jā, glabāt jau var, jā. Ja viņš ir zem jumta un sausuma, tad jau var glabāt, jā. Reiz iesācis mieža brālis aug pat gadus 15, un ik pa laikam tam jāļauj pašam atkal sasēties. Pirmajos gados, kamēr stiebrs nav pārkoksnējies, tas derīgs arī lopbarībai. Tomēr primāri tas paredzēts tieši biogāzes ražošanā, jo kā kurināmais tas līdzvērtīgs kokskaidu granulām. Protams, mieža brālim izmaksas lētākas un augs izmantojums bez atlikuma, pat pelni noder kā labs mēslojums. Pirms dažiem gadiem Valdemārs un Zigmārs realizēja arī projektu salmu brikašu ražošanai, tomēr jau tas vairs nav tik izdevīgi. Tad, kad mēs projektu taisījām uz granulām, tad bija kā 3 vai 4 centīmi, tas ir elektrība. Un tagad cik tad ir mums? 3 reizes vairāk. Dīzeļdegviela 2 reizes vairāk. Tad bez pat 2 reizes vairāk un 3 reizes vairāk savu produkciju nevaram pārdot. Tad tā kā tā ražošana viss sastāv no elektrības, tad praktiski mums jākalkulē, vai tas ir izdevīgi, vai tas nav izdevīgi. Taču ar jauno apkurs katlu un tā sniegtajām iespējām gan abi apmierināti un vērtē, ka šādi atvieglojuši paši savu ikdienu. Mums bija tradicionāla apkurs sistēma ar katliem, parasti ar malku, un katrā vietā mēs vairākās vietās kurinājām. Un tagad tas ir viss vienā vietā un tikai pieslēgumu atlika līdz tām apkurs vietām uztaisīt. Un tā ir viss. Jā. Bija atsevišķi tur mājā vai kādās saimniecības ēkās bija atsevišķi? Katrā vietā bija atsevišķi, un saimniecības ēkās bija atsevišķi, mājās bija atsevišķi, un tagad mums ir vienā vietā viss šeit, un vieglāk kontrolēt visu. Saimniecībā spriež, ka šādi katli būtu izdevīgi, piemēram, pašvaldībām. Atliek vien sarunāt, lai vietējie zemnieki izaudzē kurināmo. Ozoliņa katli iegādē nemeklēja iespējas realizēt kādu projektu, un lai arī pirmais ieguldījums sanācis diezgan prāvs, tomēr saimniecībā cer, ka katls bez problēmām kalpos vismaz gadus 10 un atmaksāsies. Bijusī cēsiniece Liena Rjapkova teju 4 gadus dzīvo Norvēģijā. Tur pārcēlusies ģimenes apstākļu dēļ,
Tomēr, lai nezaudētu saikni ar savu dzimto zemi, tur iesaistījusies latviešu biedrībā, un tagad norvēģiem stāsta par latviešiem. Protams, ir tā, ka pietrūkst cēsis un arī radu un draugu, taču Norvēģija ir tāda iespēju zeme, kur es redzu, ka es varu parādīt Norvēģiem, kas ir mūsu mājās, un savukārt no Norvēģiem aizgūt to, ko es varu atvest atpakaļ. Un, līdz ar to tā ir ļoti lieliska iespēja dalīties pieredzēs, nākt ar jaunām idejām un veicināt gan pilsētas attīstību, gan arī veicināt kādus jaunus kustības. Tā kā Cēsis ir viena no pilsētām, no kuras visvairāk iedzīvotāju aizbraukuši uz ārzemēm, nolemts uzsākt projektu Vispasaules cēsinieku dienas ar mērķi veicināt savstarpējas sadarbības iespējas starptautiskā līmenī. Viņi varētu sadarboties gan savā starpā, gan ar cēsīm, lai veicinātu cēsu atpazīstamību un tādējādi vēl piesaistīt pasaules uzmanību cēsīm un radīt tādu iespēju, ka uzņēmēji, kas vienmēr kaut kur braukā un grib pasaulē kaut ko darīt, viņi var braukt uz cēsīm. Otrs, ka Cēsīs būs jaunā Vidzemes koncerta zāle, kur arī, protams, ir ļoti interesanti, ka, piemēram, Eva Mauriņa, kas dzīvo Austrijā no Latvijas, var reklamēt muziķiem no Austrijas, brauciet uz Cēsīm un šeit piedalīties. Un tā ideja galvenokārt ir uzrunāt un sākt komunicēt ar cēsiniekiem. Uz pirmo sarunu Vispasaules cēsinieku dienu ietveros tika uzaicināta Liene. Šajā projektā viņa nolēmas iesaistīties, jo tā iespējams veicināt Cēsu pilsētas atpazīstamību Norvēģijā. Viņas prāt, tas ir lielisks veids, kā attīstīt arī eksporta iespējas. Cēsīs ir ļoti daudzi spēcīgi uzņēmēji, ar kuriem mēs arī strādājam Norvēģijā. Ir arī ļoti laba pilsēta un arī daudzas kultūras un atpūtas iespējas. Kā rezultātā šī ir iespēja parādīt un veicināt arī Cēsu pilsētas atpazīstamību ārzemēs. Un tas, ko es arī saskatīju kā vēl vienu no ļoti lielām priekšrocībām, tas ir principā neaizbraucot no valsts, no Cēsu pilsētas, tā ir iespēja satikt ļoti daudz cilvēkus, un tā ir liela priekšrocība. Uz tikšanos bija ieradušies Cēsu pilsētas uzņēmēji, kuri šeit nākuši, lai apmainītos ar idejām. Ar dažiem no viņiem Lienai jau izveidojusies veiksmīga sadarbība, tomēr iecerēts to attīstīt plašāk. Noteikti runāsim par iespējām sadarbībā ar Norvēģiju, saskatīsim kādas nišas, kuras varētu būt kā turpmākie sadarbības galvenie fokus nozares. Noteikti gribētos arī dzirdēt no uzņēmējiem arī kādu iniciatīvu, respektīvi kaut kādu jaunu produktu ražošanu vai arī jaunu tirgus apguve. Vispasaules cēsinieku dienas notiks no 21. līdz 25. jūlijam, kad paredzēta virkne pasākumu. To laikā būs iespējams satikties ar cēsniekiem no visas pasaules un sarunājoties rast idejas pilsētas turpmākai attīstībai. Lai samazinātu postījumus meža saimniecības un lauksaimniecības nozarēm, spēkā stājušies jauni noteikumi, kas regulē medījamo savvaļas dzīvnieku piebarošanu. Šie noteikumi nosaka, kur drīkst atrasties dzīvnieku barotavs. Jēcēnu mednieku kolektīvs jau ir uzsācis savā pārziņā esošo barotavu uzskaiti, lai varētu vērtēt to atbilstību noteikumiem. Tagad mēs ar GPS mēs paņemsim vietu, kur tagad atrodas, ja nofiksējam. Tad es iedodu nosaukumu, ka tā ir Graumaņa kunga barotā, saīsināt šobrīd, pēc tam to kompjuterā es apstrādā. Tagad viņš ir paņēmis, un ir parādās punktiņš, ka tā barota ir nofiksēta. Tas ir darāms viss ārpēc programmatūrā, noliekam attālumu līdz ceļam, noliekam attālumu izmēram līdz jaunaudzē, kas ir kartēs redzams. Un tā to visu var izdarīt gaismā, siltumā, telpā. Sakarā šiem jaunajiem noteikumiem par dzīvnieku piebarošanas vietām mēs fiksēsim esošās barotavas precīzi uz plāniem un tad analizēsim, vai šīs vietas atbilst noteikumiem. Un ja kāda no barotavām neatbilst noteikumiem, tad domāsim, kur viņi ierīko citā vietā. Būtisks ir barotavu attālums no labības laukiem, jaunaudzēm un lielajiem ceļiem. Ja būs dzīvnieku barotavu ceļa malā, loģiski, tad dzīvnieks nākot uz šo ceļu, uz barotavu tiek uz ceļa mašīnas, viņi nobrauc, rodās bīstams situācijas. Tātad, lai tas nebūtu, ir noteikts, pie ceļiem nevar būt. Tāpadās nevar būt pie blakus, teiksim, labības laukiem, jaunaudzēm, melorācijas sistēmām
Sakot, viņas jāierīko tā, lai tas nestu labumu, nevis kādam kādu skādi. Meža dienestā uzsver, ka barotavu izvietojums ir sevišķi būtu pārskatāms tajās vietās, kur kādreiz tās ierīkots, piemēram, mežā, bet tagad tas nocirsts un sastādīts jaunais mežs. Kā arī barotavu izvietojums ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Noteikumi arī nosaka to, ka barotavas ierīkot var ar rakstisku īpašnieku atļauju. Tātad zemes īpašniekam ir jābūt skaidram, jābūt ir šai sadarbībai ar medniekiem. Jā, mednieki tur ierīko barotavu, īpašniekam pretenzijas nav. Tas arī ir tas galvenais un būtiskais. Jā, bet vai šo noteikumu izpildi paliks tikai uz mednieku sirdsapziņas, vai arī tā tiks kontrolēta? Kā tur būs, šie noteikumi pagaidām nenosaka vēl. Pašlaik ir tādas diskusijas un vēl īsti nenosaka, kas būs tas uzraugošais, visticamāk, ja valsts meža dienests, ja? Bet, zinot aptuveni tās peripetīs, kā viņi tur radās šie noteikumi, viss, kas vēl var būt. Es tā negribu pateikt, jo vēl neviens sodīts nav. Bet runājot par meža dzīvnieku piebarošanu, tad šī ziema šobrīd vēl nav ar pārāk biezu sniega segu, taču Kailsals ir apgrūtinājis barības piekļuvi meža cūkām. Runājot par cūkām, cūka tomēr roka to zemi. Jātiek klāt tam, kas tur zemē ir, līdz tam sasalumam. Varbūt tur problēmas nebija, tad sasalstot zemē, tur tikai liels, spēcīgs dzīvnieks, vecs kuils, varbūt šo zemi var izrakt, un tad arī pārējie tiek klāt. Jā, bet tas Kailsals tomēr savu izdarīja, un tā barības iekuva ir grūta. Cūkām būs, man liekas, ka jau ir grūti. Un vēl jau pavasars ir tālu, un arī ziema var sagādāt dažādus pārsteigumus, kad lieti meža dzīvniekiem noderēs cilvēku sarūpētais. 31. janvāra vakarā Madonas mākslas skolā valdīja pagātnes sentimenta noskaņas. Madonas mākslas skola dibinātāja un pirmā direktora Jāņa Simpsona laikabiedri, bijušie audzēkņi un citi klātesošie dalījās savās atmiņās par kopā piedzīvoto, izdarīto un sajusto. Skanēja mūzikas skolas muzikāls sveiciens jaunās violinieces Kundagas Elīzes Viļčovskas un pedagoģis Jolandas Krasas izpildījumā. Jētes Trasteņa un Kristiāna Dāvida pamatskolas Kalnaskola mūzikas skolotājs Raimonds Lapkašs emocionāli un gaiši izpildīja divas dziesmas ar Jāņa Simpsona dzeju. Tuvojoties skolas 40 gadu jubilejai, aizvien vairāk tiek runāts par Jāņa Simpsona vārdu piešķiršanu Madonas mākslas skolai. Madonā ar Jāņa Simpsona atnākšanu tiek organizēti dažādi pasākumi. Notiek mākslas dienas, tiek organizēts pasākums, izstāde, konkurss Sarona, uz kuru no visas Latvijas plūst profesionālu, jau tajā laikā varētu teikt slavenu mākslinieku darbi. Mākslas skolas pirmie skolotāji bija entuziasma pilni jaunieši, kuri gandrīz neko par Madonu nezinot, izvēlējās te uzsākt savas pieaugušā cilvēka dzīves gaitas un izveidot pirmo bērnu mākslas skolu Latvijā. Tagad viņiem jau pāri pusmūžam, taču atmiņas par piedzīvoto ir dzīves vēl joprojām. Braukt kaut kur nezināmā virzienā, jā, maziem bērniem diviem, jā, bet darbs bija interesants. Protams, augsti bija, kā padomu laikā, mums skolā pašiem bija remonts jātaisa. Es to atceros kā ļoti romantisku periodu. Māksla Jāņa Simpsona sirdī bija ļoti tuva. Viņš tai veltīja visu savu dzīvi. Tāpat viņš bija arī Latvijas patriots. Atmodas laikā Jānis Simpsons aktīvi darbojas Tautas frontes izveidošanā toreizējā Madonas rajonā. Viņš bija tiešām īsts Latvijas patriots, kas ne tikai mākslā, bet arī kopumā pa politisko līniju bija ļoti tāds Latvijas, kā saka, cilvēks un cīnījās par to. Un es esmu ļoti lepns par cik es arī biju tās noskaņots diezgan nacionāls. Un man ļoti patīk, sakot, ka viņa vārds tiek iemiesots šeit tieši Madonā, jo viņš faktiski ir veltījis savu dzīvību arī gan mākslē, gan politiskām norisēm. Ar Jāņa Simpsona un Madonas mākslas skolas pedagogu darbošanos, mākslas mīlestību un nesautīgo darbu, skola ir izveidosies tāda, kāda tā ir tagad. Mēs visi mācījāmies viens no otra un katrs pats no sevis un mēģinājām saprast, ko tas nozīmē strādāt ar bērniem, ko nozīmē, piemēram, radīt pilnīgi citu atmosfēru kā vispār izglītojošā skolā.
Pie mums bija reizes gadā karnevāls. Vērtības, kuras bija tik svarīgas Jānim Simpsonam, ir arī šodienas Madonas mākslas skolas pamatvērtības. Šobrīd skolā mācās 135 audzēkņi. Nesen izveidotajā sagatavošanas grupā iestājušies 70 bērni. Kopskaitā mākslas skolu apmeklē 205 audzēkņi. Baltic Forest – tā ir labākā cena un izdevīgākie noteikumi meža īpašniekiem. Iepērkam mežus īpašumā, cirsmas, krāvas un krautuves pie ceļa, papīrmalku, malku un zāģbaļķus Salacgrīvas ostā. Piedāvājam šķeldot un attīrīt aizaugušas pļavas un grāvjus. Iepērkam kurināmo šķeldu un veicam pilnu mežstrādes ciklu, piedāvājot izdevīgus izstrādes noteikumus. Sniedzam profesionālu mežsaimniecības speciālistu ieteikumus par pareizu saimniecisko darbību jūsu īpašumā un atgādinam, apsaimniekosim mežu atbildīgi un ilgtspējīgi. Sijā Baltic Forest Salacgrīvā. Zvani 26 555 924. 8. februārī jau 5. starptautiskais Salacgrīvas masku tradīciju festivāls Salacgrīvā. Nepalaid garām festivāla atklāšanu, masku darināšanas meistardarbnīcas, masku jāmpadraci un skati, dančus un lielo masku gājienu. Brauc ciemos, izbaudi ziemas priekus, piedalies masku izdarībās, gūstot jaunas atziņas par masku tradīcijām. Festivālā piedalīsies arī maskotāji no Volhovas Krievijā un Hedemestes Igaunijā. Uz tikšanos Salacgrīvā 8. februārī. Vairāk par festivālu www.salacgrīva.lv. Saņemat rēķinus un neesat apmierināti ar tur norādītajām summām un domājat, kā varētu ietaupīt? Tad mēs meklējam tieši jūs. Vidzemes televīzija martā uzsāks raidījumu ciklu Es varu būt zaļš. Tādēļ dalībai raidījumos aicinām pieteikties mājsaimniecības visā Latvijā, kuras vēlas ekonomēt un kuras rūpējas arī par vides resursu aizsardzību un taupīšanu. Viesosimies pie jums, lai uzzinātu, kā dzīvojat šobrīd. Raidījuma eksperts sniegs konkrētus ieteikumus, kā jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Un pēc 5 mēnešiem ciemosimies pie jums vēl vienu reizi, lai uzzinātu, kā tad ir veicies ar resursu taupīšanu. Gaidīsim jūsu pieteikumus līdz 21. februārim. Vairāk informācijas meklējiet Vidzemes televīzijas mājaslapā. Laikrakstā Druva lasiet, atmiņās dalās biatloniste Ieva Cēdežtrēma, 2 olimpiāžu dalībniece. Vidzemes turisma asociācija izstādē Baltūr 2014 sevi reklamē 19. gadsimta tērpos. Raunā mirušam piesūta paziņojumu, ka jāmaksā par kapa vietu. Skatītājs vērtē Valmieras teātri jauniestudējumu Stikla zvērnīca. Ieskaties www.cdruva.lv. Viss par jaunumiem Vidzemē. Laikrakstā Liesma lasiet, Oskara Melbāža vecāki par dēlu olimpietu un ģimeni. Aktieris Ģirds Ēcis domā, kā jēdzīgi pavadīt dzīvi. Radošu ideju darbnīca un tās saimniece. Grāmata tikai pieaugušajiem. Dainis Lemešonoks par notiekošo Latvijā. 8. februārī 10:00 Kocēnu kultūrsnamā notiks seminārs par tomātu, gurķu un ķirbju audzēšanu siltumnīcās un atklātā laukā. Semināru vadīja saimniecības Neslinko saimniece Elga Bražūne. Varēs iegādāties sēklas, ieeja brīva. Nākamajā diennaktī Vidzemē gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām var veidoties migla, uz ceļiem iespējams apledojums. Dienā debesis vien brīžiem nedaudz skaidrosies un vakarpusē vietām gaidāms slapjš sniegs. Pūtīs lēns dienvidvirziena vējš ar ātrumu 2 līdz 5 m/sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no -1 līdz -6 grādiem, savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no 0 līdz +3 grādiem.